Sveiki, mani sauc Roberts Kaņepons, esmu vada karavīrs, es dienēju gaisa spēkos pretgaisa aizsardzības divizionā. Pirms dienas man visvairāk satrauc tas fakts, ka viss būs ļoti stingri. Uzskatīju, ka būs tā kā Amerikā, kad no rīta līdz vakaram tev neliek mieru un tik tramda, bet patiesībā viss izrādījās daudzreiz mierīgāk. Bija savi momenti, kad loģiski disciplīna tika ieviesta, bet tā es teikšu, ka samērā visi personāli ir diezgan saprotoši. Es iestājos dienestā tāpēc, jo es uzskatīju, ka labāk savu pienākumu izdarīt ātrāk nekā vēlāk. Uzskatu, ka visiem jauniešiem būtu jāiet dienēt jau no sākuma, nevis tas jādara pēc augstskolas. Man grūtākais 11 mēnešos visticamāk bija rītarosmes pamatapmācībā, bet, kā jau minēju, šīs rītarosmes ir visgrūtākās, jo no rīta augstumā bija jādodas ārā un jāpiespiež sevi vingrot. Foršākais 11 mēnešos, manuprāt, ir kolektīvs, ko tu iegūsti. Apkārt visi ir tādi paši kā tu, visi ir apmēram vienlīdzīgi. Es uzskatu, ka var iegūt labus biedrus un viņi tev vienmēr palīdzēs. Manas pārdomas jaunajiem karavīriem, jeb tie, kas plāno iestāties, ir tas, ka ir jāiestājas un ir jāiestājas brīvprātīgi tagad. Uzskatu, ka jādara savs, jāieplāno laiks tam, jāatvēl laiks tam un nevajag ilgi garumā kaut ko, par ko tev vēl pie tam nāk kaut kādi bonus. Es jūtos pēc 11 mēnešiem ļoti labi, tāpēc, jo uzskatu, ka mans darbs ir padarīts. Es novēlu to nākamajiem cilvēkiem, nododu savu darbu nākamajiem cilvēkiem un pats varu turpināt un turpināšu darīt to, ko es vēlēšos. Es pēc dienas plānoju strādāt un ar jauno semestru iestāties augstskolā pa jaunam, izmantot savu bezmaksas augstskolas bonusu, un es studēšu finanšu menedžmentu. Ko es iemācījos valsts aizsardzības dienestā visvairāk, visticamāk ir laika menedžēšana un ierašanās laikā. Kā saka, ja tu esi laikā, tad tu kavē, tāpēc vienmēr jāatvēl vēl laiks, lai ierastos laikā.